Sveicināti Latraps pirmajā video podkāstā Latraps mācās sērijā. Šodienas tēma ir par slāpekļu papildmēslošanu šī gada pavasarī un kopumā pavasarī. Esmu Oskars un ar mani šeit studijā ir Latraps eksperti un divi pieredzējuši zemnieki – Ģirts, Elvis, Artis un Jānis. Īsi varbūt iepazīstiniet ar sevīm, ar savu pieredzi agronomijā, īsu mazu aplīti. Oskar, varbūt sāksim ar tevi. Esmu Oskars Balodis, strādāju Latrapsī nesen. Esmu diplomāts agronoms. Latrapsī mēģinu uzturēt un domāt pie zināšanu pieneses un pētniecības. Un tā kā šī tēma man pašam ļoti interesē, tāpēc šodien esmu arī šeit. Jā. Ģirts Ozols, kā saku semināros, agronoms otrajā paaudzē, man tās arī ir agronoms. Un jāsaka, Latrapsī jau 18 gadus nopietni, un slāpekļu papildmēslošana ir bijusi viena no manām tēmām, kas man vienmēr ir interesējis, ar ko es arī esmu strādājis. Gan bakalaura darbs, gan arī maģistra darbs bija tieši par ziemaskviešu slāpekļu papildmēslošanu. Tā kā, jā, parunāsim, paskatīsimies. Elvis Lazdiņš, lauksaimnieks, pārstāv savas ģimenes saimniecības Sijā Latvijas Grauds un Lazdiņi. Un prieks, ka uzaicinājāt. Noteikti būs interesanta diskusija ar šo te praktisko pusi, ar teorētisko salīdzināt. Artis Vanadziņš, Latrapsī esmu jau pienācējis, bet lauksaimniecībā jau jāsaka vairāk kā 25 gadi. Gan ražošanā, gan arī auga aizsardzības līdzekļu ražotāju kompāniju pārstāvniecībā Latvijā. Tā kā apritē esmu bijis no visām pusēm. Šī tāda cita pozīcija, bet tā tēma joprojām ir tā aktuāla, jebkuros gadījumos, no kuras puses skaties uz viņas. Jā, Jānis Marčenkovs, agronoms, Zemgales saimniecībā. Jau ar 15 gadu pieredzi lielās saimniecībās tieši Zemgales vidienē. Un klausīsimies, ko man kungi šeit ieteiks, varbūt kaut ko jaunu uzzināšu. Jā, mēs gribēsim dzirdēt, ko tu ieteiksi. Gan jau mēs tādu vairāk pieredzi gribēsim redzēt, jo jums tāda laba saimniecība. Esam iepazinušies, lai runātu par slāpekli un papildmēslošanu un lietošanu ļoti dažādiem aspektiem, ko šodien mēģināsim varbūt mūsu diskusijā akcentēt. Bet ir jau šī gada pavasars, tūlīt pat jau jādod uz lauku, bet varbūt patinam nedaudz, kā saka, bildi atpakaļ. Īsi varbūt tāds rezumē, kopsavilkums, lai mēs atcerētos, kāds bija 2023. gada rudens, kas ieliek pamats patiesībā šī gada pavasarim tieši no sējuma stāvokļa. Kāds jums, vīri, jūsu saimniecībās kopumā, kā vērtējat, Elvi, tavā saimniecībā, kā izdevās apsēt visu, vai varbūt kā pamainījās kādas šķirnes vai kaut ko īsi? Jā, apsējām visu, ko bijām plānojuši, pat vairāk. Mana doma bija vairāk strādāt ar vasarāju platībām, bet šie finansiālie aspekti liek tomēr atgriezties pie stabilām vērtībām, kas ir ziemaskvieši, un tomēr ziemaskvieši ir nedaudz vairāk iesēti, kā bija plānots. Ar kviešiem ļoti labi termiņi. Manuprāt, kādas nedēļas laikā mēs iesējām septembra pirmā dekāde. Un, kas attiecas uz rapsi, likās, ka arī ļoti optimāli, bet pat jau izējot par lauku, paskatoties reālo situāciju, vai tik nav pārāk optimāli. Bet 12. augusts, piekritīsiet, ir, man liekas, tā kā kulaks uz acs, bet gads no gada ir atšķirīgs. Tā kā rudenī viss likās ļoti skaisti, bet ir cita bilde, bet man liekas, ir pārāk agri, lai spriestu par reālo. Ir vēl jānogaida nedaudz. Kā Jānis, tavā saimniecībā izdevās? Jā, vairāk vai mazāk mums izdevās plānotais. Rudenī tika apsēts visas plānotās platības vairāk vai mazāk, atsevišķi izņēmumi, bet augi izstījās rudenī ļoti labi, un izbraucot arī šobrīd pavasarī, es teiktu, ka izstās labi, potenciāls mums ir. Skatīsimies, kas būs tālāk. Vēl, protams, par agru spriest, kā Elvis minēja. Skatīsimies, kas vēl būs. Vēl priekšā vairākas dienas ar mīnusiem un svārstībām temperatūras, kas varbūt saimiem nevienmēr ļoti patīk.
Jūs Latvijas agronomi varbūt kādu kopsilkumu, jūs zinat, kas saka, klientu saimniecības vairāk arī reģionāli, kā kopumā vērtēt pērnā gada rudeni tieši no sējas viedokļa? Jā, jāsaka, es arī neesmu varbūt visā Latvijā bijis, bet rudenī bija izaicinājumi, es teiktu, Kurzemes pusē, jo tur nokrišņi bija krietni vairāk jau tieši tādā sejas laikā, gan rapsis bija pārmitros apstākļos, gan kvieši, bet tās pirmā informācija, kas ir atnākusi, ir, kad situācija nav slikta. Zemgala piekrītu, paspēja iesēties laicīgi, par rapsi visticamāk daļā būs, ka varēja sēt vēlāk, bet mēs zinām, ka iepriekšējo gadu pieredze rāda, ka tomēr tiem optimālajiem termiņiem ir jāpieturās. Jā, tā kā es teiktu, ka šis gads, teiksim, no tādas ziemājas sējas bija ļoti kvalitatīvs. Uzreiz piebildīšu, ka ne visi paspēja apstrādāt ziemāju kviešu sējumus ar rudens herbicīdu, jo laika apstākļi jau, teiksim, oktobra vidū jau kļuva ļoti lietaini un vienkārši fiziski nebija iespējams uz lauku uzbraukt. Jā. Tam arī aspektam jāpievērš būs uzmanība pie papildu mēslošanā. Jā, tad kopumā mēs piekritīsiet, varam vērtēt, rudens bija, normāls, piemērot ziemājas sējai izdevās, un kā Jānis teica, sējumi jau rudeni labi attīstīties, nozīmē, ka kvieši visticamāk bija sākuši cerot, vai ne? Jā. Protams. Un raps bija kārtīgā rozetē un tā tālāk, vai ne? Tā kā vajadzēja strādāt regulātoriem, viss kārtībā, jā. Par apšiem man bišķi tomēr komentārs, jā, tas augusts nebija pateicīgs, jā, tas viens posms, jā. Viņi aiznīk, un tas septembris tā kā saglāba, jā, bet mēs nezinām, vai tas posms kaut ko būs atstājis ietekmi uz viņu ražas potenciālu vai nebūs, jā, tas ir tāds. Kā jāsaka, kārtais, tipiskais, netipiskais gads, jā. Mēs nezinām, kas no tā visa tur tā kā izveidosies. Jā. Bet to mēs redzēsim vēlāk. Tūlītās var rapšas laukus izvērtēt, kā ir izziemojuši, un tad arī, kas saka, ļoti labi, ka mēs tinam nedaudz bildi atpakaļ, mēs skatāmies, zināsim, kad tas lauks sēts, ko apstrādāts, un varēsim izdarīt, kas saka, atkal pareizes secinājums, kas varbūt mums noderēs nākošu rudeni, bet reti, ka tā notiek, vai ne? Slāpekļa mēslošanas normas, ja mēs skatāmies, kas kopumā nosaka, kādas lietot, kad sākt. Un viens no tiem faktoriem, ko mums vienmēr būtu jāņem vērā, jāizvērtē šķirne, kāda tur aug, vai ne, lauka potenciālā ražības, kādu potenciālu mēs ejam. Tāpat arī veģetācijas atjaunošanas laiks, kad ir atsākusies veģetācija, iespējams tās korekcijas, mēs padiskutēsim par to. Ja arī tas pats sējuma stāvoklis ir ziema. Līdz beigusies, un iespējams, ka kaut ko var darīt ar mēslošanu, lai to lauku kā attiecīgi pielabot vai kaut tam līdzīgi. Varbūt, Arti, tev jautājums, ja mēs arī Elvis nedaudz pieskārās šai te ekonomikai, ka viņš sasēs vairāk kviešus, jo tie, tā kā mēs zinām, joprojām, lai mums kā varbūt dažiem nepatiktu, ir ekonomiski izdevīgākais kultūroks, nenoliksim, vai ne? Kā tu, Arti, vērtē no tā lauka potenciāla, vai mēs varam domāt kā pērn, kā gadus atpakaļ, ir ekstensīvāks, mazāks ekstensīvs, vai kā tagad mums lauksaimniekiem domāt par to šķirnu tos potenciālu? Domāšana ir jāmaina, mēs visi mainamies, jā. Un ja iepriekš mūsu mērķis bija dekstra klases kvieši, jo vairāk tonnas, jo mēs esam tā kā, veiksmīgāki, jā, tad šī brīdī mums ir jāpārlauž savu domāšana un no tonnām jāpāriet uz eiro. Ko mēs nopelnām no tā hektāra. Un te atkal, protams, ir tā maza piebilde, ja, šogad, kā Eli saka, vairāk uz kviešiem iet, ja, bet mums jāpatur prātā tas cikliskums tam visam lauka rotācijā. Ja. Un plašāk tādu skatienus to naudas ieguva no tā lauka aiziet. Ja. Bet vairāk uzsvars ir no tonnām sākam pāriet uz eiro. Jā, rēķināt līdzi. Jā. Par šķirnes izvēli, kā jums puišu saimniecībās, cik jūs bieži maina šķirnes vai sekojat līdzi, nezinu, cenai, kad tagad proteīns, varbūt tās maksā proteīnu kvieši dārgāk, vai spēt tikt līdzi savām šķirnēm, vai tomēr ir kaut kā cita apsvērumi? Jā. Mēs saimniecībā audzējam no tie momentā ražošanā 12 ziemas kviešu šķirnes. Lielākās, mazākās platībās, respektīvi saimniecība ir ļoti daudzšķautņaina. Mums ir agrāka tipa, vēlāk ir tur B grupas kvieši, A grupas, bet nav nevienas E klases. Kāpēc? Principā Eiropā viņas laikam īsti neaudzē, un ja kāda ir, tad es domāju, ka viņi īsti nav konkurētspējīgi. Un šajā momentā, kā mēs redzam, kad
Jā, ekstra skriešiem ir lielāka piemaksa, bet, ja mēs atceramies 2 gadu atpakaļ, pa B maksāja tikpat, cik pa A un pa E. Un līdz ar to nomainīt šķirni, tas nav gada jautājums. Vismaz lielās platībās. Mēs izvēlamies konkrētu šķirni, audzējam 2 gadi rezultāts. Tāds notiek. Elis, kā tavā saimniecībā? Šķirņu mainību un potenciāli. Savā ziņā līdzīgi kā Jānim, bet es domāju, ka lielai daļai Latvijas lauksaimnieku tas pamatvilcējs bija Skāgens. Bet jau šogad man pilnībā ir sējumi bez Skāgena klātbūtnes. Jo šī vēldre, tas ir ļoti liels faktors, kas tev jau atstāja pēcietekmi uz nākamo kultūru un kvalitāti. Un es gribu iet prom no tā, līdz ar to, kā Jānis, visu laiku esmu meklējumos. Pagaidām esmu nostabilizējies uz 3 šķirnēm, kas ir Rietuma Eiropas šķirnes, kas īsti, viena ir pieejama Latvijā, bet pārējās īsti nav. Un joprojām taustos jau meklēju nākamās un skatos, jo, kā arī Arts teica, viss plūst un mainās, un arī šķirnes viņas paliek slāpekļi efektīvākas, kas atkal sasaucās ar mūsu šo tēmu. Un arī tas ir jāņem vērā, jo mana interese ir izaudzēt augstāku ražu ar labāku kvalitāti pie mazākām izmaksām. Un slāpeklis sastāv ļoti lielu daļu šobrīd. Tu jau no Skāgena atgāji nost, ne? Jā, Skāgena šķirni mēs neaudzējam jau gadus 3 ražošanā. Tieši šo iemeslu dēļ arī bija problēmas. Jā. Ģirti savalkot kopā tad, lauksaimniekiem, tad kā labāk rīkoties no šī šķirņu klāsta savā saimniecībās spiest uz ražu vai iet uz kvalitāti, kāds tavs kā eksperta viedoklis šajā jautājumā? Un kas, protams, jāsasauc kopā, jāsasien kopā ar slāpekli un tā izmantošanu un tā tālāk. Man liekas, ka tu man uzdevi sarežģītāko jautājumu. Protams. Saki jā. Jā. Tas viedoklis ir tāds, pirmkārt, mēs nedrīkstam strādāt ar vienu šķirni. Saimniecībā ir nepieciešams vairākas šķirnes, un es teiktu, ka ir jāskatās arī pēc šiem te kombinēšanas jaudām. Tad ir jābūt gan agrākām šķirnēm, gan vidējām, gan vēlām. Viens ir kombinēšana, otrs ir tas, kad arī laikapstākļi, mēs nekad nezinām, kāda ir vasara, un vasara ir izaicinājumi. Reizēm agrās šķirnes ir dabūjušas to labāko iespējamo no laikapstākļiem un iedod normālu ražu. Un reizēm tās ir vēlās šķirnes, un līdz ar to sabalansējot, mēs esam pa vidu. Vēl viena lieta, kas ir jāņem vērā tomēr mūsu apstākļos, tā ir ziemcietība, kas es pievērstu uzmanību šai situācijai, jo pārziemošana ir svarīgs aspekts, un ja nepārziemo kādu no šķirnēm, tā ir ļoti, ļoti liela tāda problēma un izmaksas pēc tam. Kā visi vienojamies, runājam jau arī par eiro, kas paliek pāri. Bet es noteikti skatītos arī uz kādu no šķirnēm, kas jā, viņas ir maz, bet viņas dažas ir pieejamas, un arī tagad piedāvājumā parādās tādas jau, kas ir ražības ziņā ļoti, ļoti tuvu šīm pašām A klases šķirnēm ar labu zemcietību, bet kas nodrošina arī, parasti nodrošina arī augstāku proteīnu šo te līmeni. Un jāsaka, jūs jau ir pieskārāties, kad šī gada tendence ir, kad ir 30-40 eiro starp zemāko pārtiku un E-klases šo te cenu, un ļoti iespējams, ka tas ir tā vērts. Jā. Vai šī tendence būs arī rudenī? Tu pats atbildēji, katrs gads ir savādāks, bet ja šī E-klases šķirne jau turās ļoti tuvu maksimālajiem līmenim pēc ražības, tur varbūt atšķirās 300, 400 vai 500 kilogramu robežās, es uzskatu, ka tās jau ir sabalansējums lietas. Jā. Mēs tikko pieskārāmies, kad ir dažādas šķirnes saimniecībās, ko mēs arī kopumā varam secināt, ka vairāk šķirnes ir jāsēj gan pēc agrīnuma, gan pēc ziemcietības, gan pēc arī kvalitātes. Un mēs zinām, sevišķi lielās saimniecības un patiesībā arī ģimenes saimniecības un mazāk saimniecības jau slāpekļa mēslošanu plāno ziemā. Nenolieksim, ka tā ir. Tomēr sēžam pie datora, pie tabulām, pie mēslošanas plāniem. Jau nopērkam iespējams kādu minerālu mēslu veidu. Zinām, kādu lietosim, bet jautājums tieši jums praktiķiem, vai jūs
tieši runājot par pirmo papildu mēslošanu, vai jūs kaut kādā veidā diferencējat atkarībā no tās šķirnes un viņas potenciālu un visu tā raksturojumu? Vai jūs tomēr, kaut kāds varbūt jūsu pieredzes stāsts? Jā, es diferencēju pēdējos 3 gadus, ienākot šīm precīzajām tehnoloģijām, kas attiec tieši uz papildu mēslošanu, sensors vai satelīti, iepriekš satelīti lietoju. Pēc stiebru skaita es diferencēju. Bet ne pēc šķirnes, ja? Pareizi? Ne pēc šķirnes. Pēc stiebru skaita šogad ziemā diezgan daudz laika pavadīju meklējot literatūru un informāciju. Tā, protams, nav mūsu vietējā Eiropas, bet ir ārzemju literatūra, kur parādās informācija par šiem te virs 600 stiebriem, ja ir, kas ir jau ar 3 lapām, dotajā brīdī uz lauka, tad īsti nav nepieciešams. 800 noteikti nav nepieciešams papildu mēslot, starp tiem 400 un 600 kaut ko vidēji vajadzētu, un teiksim, ja ir zem 400, tad viņš ir jāstimulē, lai nodrošinātu pietiekamu stiebru skaitu. Tas ir tas, ko es daru, un tas ir tas, kas tagad mani sagaida turpmākajās nedēļās. Ir fiziski jāiet uz lauku un jāskaita, lai pieņemtu lēmumu. Bet, kā minēju, pamata tādu mugurkaulu slāpekļa papildu mēslošanai es sastādīju jau pagājušā gada augustā. Bet mēs runājam par pirmo ātro papildu mēslošanu. Jo nav tā, ka tu, ja tev ir 800 augi, tu papildu mēslošanu nelietos vispār. Pagājušā gada vienā laukā es nelietoju vispār pirmo reizi kā tādu. Pirmo reizi, jā. Pirmo reizi kā tādu. Bet tas agrais ātrais stiebts jēdziens, man tas ir aprīļa vidus. Kādam tas būs pēc nedēļas. Tas stiepjam. Mēs atgriezīsimies pie šīs praktiskās stublājas skaitīšanas, paciemojoties pie tevis saimniecībā pēc pāris nedēļām. Tu mums to parādīsi, kā tu to dari. Pareizi? Jā, vai tu atkarībā no šķirnēm jau diferencē, plānojot tajā laukā varbūt tik vai no tā potenciāla, vai tu ziemā jau pievērsi uzmanību tam tieši no šķirnes aspekta, domājot par pirmo papildu mēslošanu? Domāju par pirmo papildu mēslošanu. Minējāt, ka plānošana notiek ziemā. Es vairāk gan teikšu, ka tā plānošana notiek mums iepriekšējā vasarā. Notiek pirms kūšanas laikā, kad mums jau ir zināms vairāk vai mazāk sējuma struktūra. Parasti vasaras vidū arī minerāla mēsla cena parasti ir nedaudz zemāka. Tad arī tiek izvēlēti mēslošanas līdzekļi un tam līdzīgas lietas. Principā šķirnes faktors nav pie pirmās papildu mēslošanas. Mēs vairāk skatāmies, ir agrie sējumi, kas ir ļoti biezi, teiksim, arī pie tā, kad sējam mazāku augu skaitu. Un ir ļoti vēli sējumi varbūt, kas ir ar mazu stiebru skaitu. Un mēslošanu sākam ar tiem, kas ir ar mazu stiebru skaitu un vēli sējumu. To ar laiku koriģēt, nevis ar devu, bet ar laiku. Tieši tā. Tāpēc, kad, lai nomēslot pirmo papildu mēslošanu, mūsu saimniecībai ir nepieciešama nedēļas 2, pusotra. Un tad mēs bez stresa sākam no aizmugures un ejam uz priekšu. Ļoti labi savalkot kopā, tad šķirne būtiska, bet varbūt ne tik būtiska tieši šajā pirmajā papildu mēslošanas reizē, ka mēs ejam, vairāk skatāmies pēc tā, kāds ir stāvoklis sējumā, cik stiebri un izvērtējam sējumu. Bet, protams, vēl jāņem vērā arī ir, veģetācijas atjaunošanās laiks. Tā agronomijas viens no pamatiem, kad veģetācijas atjaunošanas laiks nosaka pirmās slāpekļa papildu mēslošanas devu. Bet tad jautājums ir veģetācijas atjaunošanās. Un mēs zinām, ka ir rekomendācijas, ja ir atjaunojies agra veģetācija, rīkojamies šādi, vidēji, vēls pavasars. Bet Artis, tev skatos, vai uz ekspertiem, kā mēs varam secināt, šis ir agrs pavasars vai nē? Zos lidoja jau pirms 2 nedēļām, bet pašā laikā ir mīnusi un sniega nav un tā kā plusi pa dienu. Kā mēs varam varbūt izvērtēt šo veģetācijas atjaunošanos? Agrs pavasars vai vēls pavasars, tas ir tāds strīdīga diskusija, kur mēs nevaram nonākt pie kopīga secinājuma. Ja paņemam pēc teorijas, laikam definīcijā bija, ka tā vidējā temperatūra diennakts ir kaut kāds, cik tur bija tie 5 vidējai 5 grādi jābūt. Jā, pašlaik tas nav un izskatās arī, ka vēl ilga nebūs, bet te pašā laikā jau pirms 2 nedēļām Baltās saknītes jau parādījās čatos, ka tur sūta uzkāp uz lauka, arī viņas ir. It kā ir atsākusies, bet viņa ir tāda nebūtiska.
senču novērojums vai ieteikums, ja, uz iedu mālēm braucam kaisīt, ja, pavasaris ir atnācis. Ja. Bet es domāju, ka šeit vairāk mums pašiem ir jāuzkāp uz lauka, jārasta tā reālā situācija. Ja. Ar to, vai tā augšana tiešām notiek tā aktīvi vai tikai tā simboliski pa brītiņiem. Ja. Un domāju, tur tieši tā bioloģiskie procesi tikai tādi aktīvi notiek virs 5 līdz 7 grādi augsnē un gaisā, tad viņi sāk aktīvi notikt, vai ne? Šobrīd augstnes temperatūra ir 2 grādi. Tā kā, jā, šajā rītā skatījos. Laba pagraba temperatūra, teiksim. Tā kā es domāju, ka tā attīstībai vēl ir laiks kungiem pagaidīt. Bet viennozīmīgi, ja mēs skatāmies, ir atšķirība arī tām domāšanām un mēslošanai. Vai ir agrs pavasaris, vai ir vēls pavasaris, jo tomēr tas dienu skaits, ko augs varēs augt, viņš atšķirās. Un skaidrs, ja ir agrs pavasaris, tad mēs varam devas dalīt normu vairākās reizēs un kaut ko stiept, jo tur jādomā, ja ir vēls pavasaris, tad tas būs krietni intensīvāk vajadzēs. Bet es teiktu tā, mums Latvijā ir tāds maģiskais skaitlis 15. marts, un es laikam teikšu tā, ja ir sajūtas, ka gribās uz lauku vai staigāt, vai varbūt pat ir iespēja pastaigāt, vai arī gribās jau kaut ko sākt darīt un domāt par kaisīšanu pirms 15. marta, tad ir agrs pavasaris. Ja tas ir jau pēc 15. marta vai aprīļa sākumā, mēs sākam tikai par to domāt, tad ir vēlāks vai un attiecīgi paliek vēl vēlāks pavasaris. Tāda ir tā mana sajūta. Jā. Pielāgoties likumdošanai. Bet mums vajag to atskaites punktu, kā tu teici, ir grūti pateikt, kad ir agrs, kad ir vēls. Bet patinam to bildi atpakaļ, to agro vēlo pavasari, ja? Gadi atpakaļ pa sasalušu zemi braucām, ķērām tos momentus, ja? Tur, likās, ka tas ir normāli. Pirmais slāpeklis nekad nav par agro, ja, tur viss ir kārtībā. Ja. Pēc tam lauks samuļāts, viss ir risējis, ja, tur izmuļāts. Ja. Tagad pabraukājam pa Latviju. Mēs to esam tā kā pārlauzuši un viss notiek tā kā pakāpiski lēnāk. Ja. Bet tas, ko Elvis saka, ja, mums vēl ir uz kurien iet, ka mums vēl vajag iet uz vēl vēlāk. Jā, man ir tieši papildu tāds komentārs, bet jautājums, Elsa, kā tu spēji savaldīties, noturēties un nedarīt to, ka citi jau kaimiņi brauc un visi notiek viss pamalē, jā, notiek nināmās kaišana, bet tu vēl gaidi un pastāstīji, ko tu gaidi dažreiz un kā to spēji sagaidīt un jā, to savu pieeju. Tu nesteidzies parasti starp mums. Es noteikti nesteidzos, es abstrahējos no tā, kas notiek apkārt. Viens ir tas, ka man tas pirmais papildu mēslējums aizņem 3-4 dienas. Tas ir liels aspekts ar 2 tūtiņām. Un nākamais ir, man patīk balstīties datos, un man ir vairākas meteostacijas, ir augstnes temperatūra, un pat tas īsti nav vajadzīgs šodien no rīta pastīties. Visi mēs lietojam IR, kas ir Norvēģu aplikācija, tur parāda 4 dienas temperatūras. Vienkārši matemātika, saskaita 4 un izdali uz 4. Pasties, vai ir 5. Ja ir 5 vairākas dienas, tad varam domāt par darbu uz lauka. Šodien viņi sanāca 0 vai 2. Nav. Man iekšēji, ja prasa man kā Elvim Lazdiņam, man arī liekas, ka ir agrs pavasaris, sniegs nav. Principā vasarens varētu likt un dot virsū. Ja skatāmies no datu viedokļa, nav. Iepriekšēji 2 gadi es startēju 10. aprīlī. Tad iestāja šis 5 faktors un es negribētu teikt, ka es esmu kaut ko pazaudējis. Protams, jā, kāds var runāt par sausumu, kas mums pēdējos gados arī pēc tam iestājās. Bet ir jābūt veseliem saprātam. Es arī skatos, ja teiksim, ir pāris dienas un vēl nedēļas soli silti un kaut kur lietus parādās, skaidrs, ka es mēģinu izdarīt darbus pirms nokrišņiem. Lai tas viss tomēr ieskalojas augstnes šķīdumā. Ir jātic savai stratēģijai, savai tehnoloģijai, jo tikai tā tu vari kaut ko darīt dzīvē arī. Ja tu dari kaut ko, dari ar pilnu pārliecību un neskaties, kas notiek apkārt. Tas ir pirmais, bet ir jāsaglabā vēsais saprāts un arī tas, ko muguras smadzenes tev citreiz pasaka. Oskar, bišķi piebilst par to sausumu, ja, tā tāda bubulis, ja tāds panācis, ja, tur uznāk sausums un tā tālāk. Ja. Ko nozīmē aprīlī sausums? Ja? Ir plāna virskārtiņa, apvilkusies, tāda smuga garoziņa, apakšā viss ir mitrs. Ja? Plus vēl nakts zemās temperatūras, ja no rīta tā zeme viss ir slāpja. Ja? Slāpeklis tiks uzņemts. Ja? Viņam nav tik dramatiski tā situācija, kā mums to pasniedz. Ja?
Labi, maijs, jūnijas, tad ir tas, ka tiešām ir jāķer tas lietus vai tā, bet šī laikā, es domāju, tas ir pārspīlēts. Jā, bet mājā uzreiz cits stāsts. Ja tev ir labs zelmenis uztais savu mikroklimatu, un tur ir sava iekšējais klimats, kur arī viss principā labi šķīst. Tā kā tur nav tik liela tā panika, kā viņi tiek pasniegta. Ok, labi, savalkot kopā līdz šim izrunāto, tad mums ir dažādas šķirnes, dažādas lauka situācijas, ir pamodies augs vai vēl nav pamodies, un mēs negaidām, bet tad tas lielais jautājums ir, ar kādu devu sākt. Jo cik zemnieki, tik viedokļi ir tādi, kas pat Elvis min, ka viņš pat vispār nebēt pirmo, un Jānis, kas varbūt bar nedaudz vairāk. Tā kā, ar gaisā pamet šo jautājumu, ar kādu devu sākt, jo vēl pie tam jāņem vērā, taču ir ekonomika, viss maksā un tā tālāk. Varbūt kurš pirmais gatavs šim provitoriskam tādam jautājumam mesties pie rītas. Šo te meklējot literatūru, tas ļoti sasaucās arī ar devām un visu pārējo. Un, kā jau es minēju, teiksim, ja ir labs zelmenis, pirmais pamatā attiecās tikai uz stiebru producēšanu, uz stiebru stimulēšanu. Ja mēs ejam tagad ar milzīgu devu, jau tā labā zelmenī, kas manās acīs ir tāds, kur tu jau rīnstarpus vairs neredzi, un tādi sējumi ir, jo ir sabiezināti sējumi, cilvēki pa daudz, manuprāt, izsēja, mēs tam nepievēršam uzmanību. Un ja tur aiziet ar ļoti lielām devām, ko mēs ar to darām, mēs uzreiz palielinām veldes risku. Mēs palielinām veldes risku, kas potenciāli var iestāties, mēs ejam uzreiz ar augšanas regulātoriem. Un es eju tā kā pretēji tam visam. Es tiešām paskatos situāciju uz lauku. Arī tagad es iztaigāju, un tas sasaucas ar to pirmo devu. Es paņēmu pirmo reizi savā karjerā augsnes analīzes noteikti šo te pieejamo nitrātu slāpeklī augsnē. Aizvedu uz vadu šonedēļ un sola, ka pēc nedēļas būs rezultāti. Ar nepacietību gaidu. Paņēmu no visiem iespējamiem priekšaugiem, tātad pupas, zirņi, kvieši, rapsī paņēmu, lai var reāli salīdzināt, kas tur īsti darās. Lūk, un izejot no tā, ko es iepriekš neesmu darījis, varbūt nedaudz to ņemšu vērā, bet principā es skaitu šos te augus un tā arī pieņemu. Pagājuši gadu man zemākais šis diapazons gāja no 20 līdz 80 kg, un vidējais gāja 40, kas, manuprāt, ir pilnīgi pietiekami. Bet tas izklausās maz, Jāni, kā tavā saimniecībā? Vai tu 40 maz, tev ir pa maz? Jā. Kilograms hektārs, domāju. Jā, es domāju, ka tur tā pieeja arī ir nedaudz savādāk. Mums ir dažādas augsnes, dažādi reģioni. Un tā pamatpieeja, manuprāt, būtu tāda, kad vajadzētu skatīties kopējais jūsu slāpekļu apjoms, kas ir plānots. Okay, arī un sadalām viņu proporcionāli, respektīvi procentuāli. Un tad agros sājumos tā rekomendācija būtu pirmajā mēram 30%, kur ir biezi sējumi, pēc tam otrajā 50%, pēdējā 20%. Un vēlos sējumos mainām vietām. Pirmajā liekam 50% no jūsu plānotā mēslojuma, otrajā 30% un pēdējā 20%. Protams, ka tur ir ļoti daudz nianses, kā es darīšu. Pieņemsim lēmumu tikai aizved uz lauku. Tā ir viena lieta. Otra lieta, protams, ir kāds mēslojums ir iegādāts. Arī jautājums. Bet tendenciozi mēs pirmam mēslojumam liekam nedaudz vairāk gan kā 40. Jā. Tīri vielas. Tavs kā pieredzējuši agronoma, tev droši vien jautājumu pavasarī, droši vien telefons būs karsts un prasīs tieši šo jautājumu. Ģirt, ko tu ieteiksi? Kādu devu sākt? Es ieteikšu vispirms, ka mums ir ļoti laba komanda un var zvanīt arī citiem. Ļoti labi atbild, precīzi. Tas vienīgais gudrais, jā. Bet man ļoti patīk arī Jāņa domu gājiens, un patiesībā tas diezgan sakrīt arī ar šiem te maniem zinātnisko darba datiem. Tātad 60 kg pirmajā reizē, 72. Varbūt kaut kas ir mazliet mainījies, bet procentu vērtība aptuveni tāda arī veidojās. Un es gan šeit teiktu, ir kritiski jāizvērtē vispār saimniecības pēdējo gadu ražu. Par apsi es teiktu varbūt savādāk, jo tur ir citi faktori, kas var nospēlēt, ir kaitēkļi, ir slimības, kas ietekmē to. Bet kviešos tomēr ir jāskatās. Ja mums ir 4-5 gadi bijusi
5 vai 6 stundas, tad mums attiecīgi ir jāveido tā mēslošana uz šādu apjomu arī. Ja, ja būs labi laikapstākļi, raža būs lielāka. Bet tikai dodot lielāku slāpekli un neesot laikapstākļiem, brīnumi nenotiek. Mēs vienkārši iztērējam lieki naudu. Un cik kilogramu jūs man piekoriģējat? 25 līdz 30, ja 27 kaut kur varētu ņemt uz 1 tonu. Ņemam 25, klasisko. 25, ja. Tātad, ja mēs runājam par 6 tonām, tas ir 6x25 ir 150 kilogramu. Un tas arī būtu, ar ko tad rēķinamies. Un pirmajā reizē es teiktu, ka tā būtu 3. daļa, kas no šī apjoma arī jāiedod. Atkarībā no sējuma mēs varam tad labā sējumā varbūt mazliet mazāk, un sliktākā vai vēlāk sētā sējumā mazliet vairāk. Un tādā veidā arī šo domu gājienu attīstīt. Starpā viens jautājums ielec tikko 150 skaitam kopā, bet tas ir ieskaitot rudeni vai tikai pavasari? Teorētiski būtu jāskaita kopā arī rudens. Tev Arti ir taisnība, bet... Mēs to nedaram. Bet es pagriezīšu to mazliet savādāk. Mēs zinām, ka ir zudumi. Jebkuriem minerālmēsliem ir zudumi. Un ir ar izskalošanos, ir ar iztvaikošanos. Un es domāju, tas rudens daudzums ir tas, kas vienkārši augiem netiek, nav pieejams. Jā. Tā kā līdz ar to paliekam 150 uz pavasari. Bet es teicu, ja kādam ir 8 tonnas, tā ir cita matemātika. Tas ir vienkārši jāpakalkulē līdz. Jā. Tas tā vairāk uzvedinošais, lai tā kā saprot no atskaites punktu, kā mēs ejam uz to. Vai jūs piekritīsiet tādam apgalvojumam, manam arī tādam praktiskam secinājumam, kad bail no sausuma, kurš kārti saka, ka nemaz tā nav tais pirmajos mēnešos, vai ne? Daudz lauksaimnieku palielina pirmā slāpekļa devu, līdz ar to stimulē neproduktīvos stiebrus, ko Ella saka, daram pretēji, gaidam. Un mēs droši vien šodien visi piekritīsiet, ka mēs sakam, nebaidamies no sausuma un neliekam varbūt ļoti lielas devas slāpekļa, un nenosaucot ciparus. Kāds komentārs par šo man apgalvojumu? Kopsavilkumu. Mums jāpārlauž sevi ar to kļūdas, ka mēs baidamies kļūdīties. Ja? Ka, nokavēsim un neizdarīsim saulēcīgi, un ar to steigu mēs paši iešaujam kājā. Ja? Elvis neskatās, ko dara pārējie, viņš savu domu tur iekšā, ja? Un pie tās arī pieturās, un viņam tas arī viss aiziet. Ja? Jānim arī viņš savu sistēmu ir izveidojis, ja? Un viņš pie tās arī turās. Ja? Nevajag skatīties emocijas, bet ar vēsu prātu pieķeram to realitāti. Ja? Un ejam bišķiņi tā kā paši savu domāšanu un nepakļaujamies tam pūļa instinktam, kas tiek katru pavasaru kustināts. Jā, es varbūt tad arī mēģināšu. Jo ļoti filozofisks jautājums, Prezi, ja tu pateici. Diskusija piemēram, tā? Jā. Pirmkārt, es tev pateikšu, kā mēslot, ja tu man pateiksi, kāds būs maijs un jūnijas. Būs tie nokrišņi? Kaut kas vēl būs. Laikam, es arī atbildētu līdzīgi. Bet neuztraucamies par to. Pavasarī tiešām tas mitrums pietiek, lai tas slāpeklis tiktu izmantots. Par to otro papildu mēslošanas reizi mēs tomēr atradīsim iespēju piekoriģēties tiem nokrišņiem, gan jau kaut kas būs, un attiecīgi tad uzlikt to un izdarīt. Jo mums ir jārēķina matemātika. Arī, ja uzliksim visu slāpekli pirmajā reizē un būs slikta vasara, būs veldre, un tāpat viņa aizies bojā, ja nebūs pieejams mitrums. Tomēr šis vielu minimuma likums, neviens viņu nav atmainījis. Tas lauksaimniecībā strādā. Nebūs, ūdens vai temperatūra, ja tas aiziet minimumā, tas mēslošanas līdzekļi vairs nespēlē tik globāli šo te lomu. Tā kā arī es kādreiz biju piekritējis šai te pirmajai reizei lielākai, bet galvenokārt jau tas bija tāpēc, ka sējas termiņi bija diezgan novēloti. Sēšanas tehnoloģijas bija, būsim reāli priekš dotā mirkli atpalikušas, šķirnes bija citas, laukus mēs arām, mēs visu darījām jau novēlot rudenī, kas bija jākompensē ar darbu pavasarī. Tagad tā vairs nav. Ok, vīri, jau tuvojamies nobeigam, sākam savu kopā kā tādu labu ieteikumu. Tad
Viena lieta, ko es piefiksēju, ka mēs izvērtējam un atsaucam patiesībā atmiņā. Viens no tiem vārdiem varētu būt atcerēties, kāds bija pērnā gada rudens. Tas mums dod kaut kādu jau pūzles gabaliņu, kā domāt par pavasari. Uzkāpt uz lauka, piefiksēt saknītes, skaitīt stiebrus un darīt citas lietas. Kas ir vēl tās lietas, ko mēs no šodienas diskusijas varam kā tādu ieteikumu? 2 lietas minēju, varbūt Jānis var... Man viens jautājums ienāca prātā. Ar ko sākt mēslot? Ar kviešiem vai ar apsi? Atbildi skaidri. Ar ziemas miežiem. Šis ir vislabākais. Tā ir īstenībā ļoti pareiza atbilde. Bet tev, kā tu domā? Es ikgadēji sāku ar apsi. Viņš sastāda tur 1 dienu, ātri to izdara, iet kviešos, iet atpakaļ ar sulfātu ar apsi un tā tas cikls aiziet. Uzkāpjam uz lauka novērtējumu, ar kaut ko sākam. Kas ir vēl tādi ieteikumi šī gada pavasarim no zemniekam, eksperts zemniekam? Es droši vien ieteiktu varbūt tiešām skrupulos paskatīties uz pirmo papildmēslojumu devu un varbūt nedaudz samazināt, bet samazināt racionāli attiecībā pret to, kāda situācija ir laukā. Un to, kas tev ir plānotais palicis pāri, likt uz 3. mēslojumu, kāpināt proteīna apjomu, jo tas maksā naudu. Var atmaksāties, jā. Un šogad šis iepirkums plus mīnus veido 1 eiro ir 1 tīrvielas kilograms slāpekļa. Līdz ar to varbūt ir vērts investēt proteīna mēslojumā un domāt par taimingu, kāds ir pareizākais, lai iegūtu augstāko proteīnu sastāvu. Jā, tā piebilstams. Jā, tā pamatlieta jau, protams, es ieteiktu neskatīties uz kaimiņiem. Punkts numur 1. Žalūzijas loga. Jā, viņi ir jāpievēr un jāpietur nervs, bet ir jādzīvo reālajā situācijā. Un ir jābrauc uz tā lauka. Jo biežāk, jo labāk. Jo biežāk, jo labāk, jo tā situācija mēdz mainīties 2 dienās. Un ļoti jāuzticās ar 2 lietām. Viens ir zināšanām, un nedaudz muguras smadzenei. Un pārējiem mēs pēc tam piekoriģēsim un sadarīsim. Protams, piebilstot arī Jānim, katram situācija ir citādāka. Es tagad spriežu te gudri par to, ko es darīšu. Iespējams, nāks lietus, es primāri iešu varbūt ar sējas darbiem, un tad tā kaisīšana paliek 2. plānā vai paralēli. Tas viss, tā ir miedarbība. Kādam varbūt ir 1 tūta, kādam 3. Tas ir atkarībā no saimniecības. Bet, man liekas, tas viss, kas mums vijās cauri, ir nevajag skriet. Lēnu, garu, prātīgi un pareizajā laikā. Ir jāsagaida īstais brīdis. Tie kvieši jau nekur nepazudīs. Pretī būs uzreiz arguments. Kā lai to visu pēc tam paspēj izdarīt? Kā tu paspēji, Jānis, savā saimniecībā visu izdarīt? Tas ir labs jautājums. Resursi tomēr. Jā, cenšamies. Protams, tas ir profesionāli darbinieki. Tas tā ir ļoti spēcīga loģistika un ieguldītais darbs. Tagad tas ir jādara, tad mēs to darām tiešām. Kā lai atbild 24/7 principā. Un puiši ar to tiek galā. Es esmu pagājušajā nedēļā izbraukājis principā visu tīrums ar mašīnu. Mums nekur negrimst. Viss ir skaisti un jauki. Un tāpat ir blakus rajons, kur cilvēks vēl nav ar kāju uzkāpis. Jo viņš fiziski nespēja, kāda runa par tehniku uz lauka. Un tur ir ļoti liela atšķirība. Jā, bet secinājums uzkāpt uz tā lauka vai uzbraukt pareizi? Ieteicams no sākuma uzkāpt. Grūti mašīnu novilkt. Bet, lai pārvaldītu lielas teritorijas, diemžēl mums ir nākas ļoti daudz veltīt laiku braucot pa viņu. Cienījami Latvijas agronomi, kas jums piebilstams savalkot kopā? Zini, kas nāca no šitiem čaļiem abiem ārā? Ja? Plānošana. Tagad smierīgais laiks, viss ir plānots. Ja? Plāns ir izveidots, ko kā darīt. Ja tur kaut kas pamainās sezonas gaitā, tas ir daudz vienkāršāk pārsist kaut ko uz citu virzienu, nekā rīt pamosties tā. Šodien es braukšu vai nu kaisīt vai miglot, un nekas nav izdomāts. Ir jābūt pēc kā vadīties, un pēc tam mēs viņu pielāgojam reālajai situācijai. Jā, man tā sasaucās no šī sarunām kopā. Neskriet pātru, bet nenokavēt.
Steidzies lēnām, kā satiksmes noteikumi. Un to es arī nekādā gadījumā negribētu tad pēc šīs sižeta, kad viss teikt, bet jūs teicāt, ka var nesteigties, ja? Nē, tas tomēr ir svarīgi atrast arī to īsto mirkli, kad to darīt, un tam ir jābūt salāgotām ar temperatūrām, ar jaudām, un man ļoti patika Jāņa piegājiens, ka ja tev ir sliktāki sējumi, tu vari iziet arī ātrāk. Jo optimālais laiks ir ļoti šaurs. Varbūt tā ir 1 vai 2 dienas, kad to vajadzēja, bet ņemot vērā saimniecības platību, ir skaidrs, ka kaut kas būs mazliet par ātru un kaut kas būs mazliet par vēlu. Un ja mēs šeit skaisti salāgojam, ka pātru uzliekam tiem, nosacīt pātru, tiem, kuriem vajag vairāk, tur viss būs kārtībā. Un ja tie, kas ir labi, uzliksim mazliet vēlāk, arī viss būs labi. Un varbūt no tādām sajūtām, šeit mēs nepieskatījāmies pie veidiem, bet es teiktu, ka mēs runājam par slāpekli, un mēs zinām, tas ir vitāli svarīgākais elements, bet neaizmirstam arī sēru. Sērs ir tieši arī tajās visās agrējās attīstības stadijās, viņš palīdz to slāpekli pārstrādāt un ievest sistēmā iekšā. Tā kā, ja kāds strādā ar mēslēm, kur jau sērs ir iekšā, viss ir kārtībā, bet ja ar tīru nitrātu vai ar kasu, tad arī šo te papildus iedot sēru. Ja, kas... Man ir vēl viena piebilde, sasaucoties ar komentāriem. Pētot šos te pašus materiālus, daudz sanāca sastapties ar informāciju, ka pirmais papildmēslojums, ja viņš attiecas uz stiebru stimulēšanu, ir līdz 31. stadijai. Un te ir jāsāk skatīties arī līdzi. Ja mēs skatāmies līdzi, teiksim, un tu aizēj jau tālāk, tas jau ir uz ražu. Līdz 31. Tas ir uz stiebru veidošanu. Kas arī ir nosacīti uz ražu, bet jā. Un tas arī ir jāņem vērā, jo aprīļa vidū viņš jau var iet tālāk. Tāpēc, ja mēs sākam tāpēc arī mēs sākam ar šiem te vājākiem sējumiem, tas ir agrīnāka stadija, lai producētu šos te produktīvos stiebrus. Bet tur arī gribu apgāzt bišķi mītu, par to, ka uzliekot agri regulātoru, mēs veicinām ļoti cerošanu. Tas ir tāds pastarpināts, blakus efekts. Pamata cerošanas stimulators, tas ir vienīgais slāpeklis. Uzliekam agri slāpekli vājos sējumos, tur ir cerība, ka izveidosies pastiprināta cerošana, kas būs produktīvie dzinumi vēl veidosies. Tieši tā vārds cerība. Izmēģinājumu nav, bet mēs pie tā strādāsim, lai to noskaidrotu, vai ne? Tas savukārt kopā tad atcerēties, apskatīt, uzkāpt uz lauka, novērtēt, plānot un tikai tad pacietīgi gaidot, darīt to īstajā piemērotajā brīdī. Un Jānis pieminēja vārdu zināšanas, un Latraps mācās šī sērija, ko mēs esam aizsākuši, būs par to, kas mums veicinās šīs zināšanas, vairāk aizdomāties un arī kādu zināšanu nodot skatītājiem, teiksim tā. Tā kā saku, vīri, paldies par šo pirmo diskusiju. Noteikti šajā Latraps mācās ietvaros mēs tiksimies arī gan Jāni, gan ar Elvisu uz lauka. Paskatīsimies, kā jums veicās ar pirmo rapšu un kviešu papildmēslošanu, vai skaitos stiebrus, vai visā citādi. Es domāju, ka rudenī arī pēc ražas novākšanas mēs varētu tādu kopsavilkumu uztaisīt. Kas no tā visu mums ir sanācis un kā mūsu domas būs mainījušās par šīs sezonas gaitā. Un tad es pateikšu, kā vajadzēja darīt. Jā, tad mēs visi būsim. Tā kā sekojiet līdzi sižetiem Latraps mācās. Paldies! Paldies!